Tā, tad jauna diena, jauns video. Pulkstens 9 no rīta. Neviens nav servisā. Kārlis tikko atbrauc šodien. Ļoti liels izaicinājums būs. Tīsumā, šo mašīnu. Un šo beidzot tā dienīt klāt. Mēs aiztiksim šo auto. Nu, cerams. Te ir ļoti liela sniega kārta. Būs izaicinājums. Kārli? Kārli, kāds predictions? Kā? Šai dienai. Nezinu, skatīties. Jau. Mums no sākuma tās mašīnas ir vispār jādabū kaut kur iekšā. Jā, būs kontents kaut kāds. Nē. Ew, nu ko tu dari? Kāpēc tu kāp uz jumta? Ej, dirst. Tu esi nenormāls. Kārlis vienkārši filmē zemi. Es nefilmēju zemi. Es cenšos. Viss jau filmē. Skaidrs, ka tev sniegs ir. Nu. Viss ir to tālu. Ew, kompaktu nesastrāpē. Ej, tu dirst, es tev vairs nefilmēšu. Nē, ja tu šitā skaties, piedod. Un kaut kur vajadzēja uzmest viņu. Mīku, jā? Man apmētā. Jā, iemet vēl sev salonā sniegu. Jā, vo, malacis. Malacīts. Vēl, jā, vo. Jā. Pasties, kāds viņš idiots ir. Nav vienkārši komentāru par viņu ģenialitāti. Jā. Logas arī vajag izšķēdīt. Nezinu tikai, ko viņš par to logu iesied. Bet, nu, te ir jāuzmanās. Tā, salabojām gaisu. Mēs esam servisā. No rīta bija minus 25 grādi, bet tagad es nezinu, kaut kādu. Plus 20. 17 gan jau, 16. Plus 25. Tāds pa pusē piemērots apģērbs. Stūrs iztīrīts bišķīt. Ejam sildīties. Viss tīrs, viss pasasāls. Krāsnes. Galvenais, ka tā krāsnes silda tikai griestas pa pusē. Te iekšā vispār nav siltāks. Bet kompaktu vispār nevar izkasināt. Kārlis burnotājs. Progress. Kārlis sāk skrūvēt pulkstens 12. Kompakts ir iekšā kaut kādā veidā. Pats labumiņš. Kārli, kā domā, cik ātri mēs izcelsim motoru? Kā domā, cik ātri mēs izcelsim motoru? Pusotru stundu. Stundu 30, jā? Jā. Es saku 2 stundas. Tad bija bišķiņ sniegs. Bet, jā. Sākam tagad. Nu, Kārli, īsumā, kas jādara, lai izjām tempēs 2 ārā? Norauj purni. Atskrūvēja kārbas tiltiņu, atskrūvēja kardānu, atskrūvēja stūrs, kāds stūrs. Atskrūvēja izspēlēja cilindrīti, noskrūvēja no paduškām un rauja ārā. Nu, vēl vadas atvienojumi. Te ir motora masa. Un daži cits sīkumi. Globāli sīkumi. Vieglāk nekā MP7. Acīm ciet, sīpējot jābūt. Šitīgi sliktas kompakts vēl nekad nav izskatījies. Tātad mazais konkurss. Tas, kas uzmanēs tilpumu un kilovatus šim motoram, tam, kam būs vistuvāk, tiks pie šitāda atslēga piekariņa. Elastīgs un tā tālāk. Rakstiet komentāros. Ko, Kārli? Man liekas, ka visi jau ir lietas kursā To mēs redzēsim. šo mašīnu. Nepagāja stunda un kompakts jau ir augšā. Jā,
Pulkstens ir 1:13. Bet tagad arī laiks nopauzējās, jo Kārlis teica, ka vajag pusdienas pārtraukumu. Nē, bija jau pusdienu pārtraukums, es teicu. Cik ilgi tu biji pusdienas pārtraukumā? Pusstundu taču. Ok, noņemsim no laika. Es cirtīšu vaļā otrajā sajūgu, vienkārši polējot. Viens mašīnas sāns pret gūšmit mašīnu, otrs sāndu mašīnu. Kaimiņi. Bļa. Par to mašīnu vairs nebrauc, jo pa loku nav jāredz. Bet tur jau nav caurums, tur visi var redzēt, ja? Volvo būs uzsver. Tādi kalni. Renāt, kontraktīs nebūs priecīgi. Tev vajag ar šmunkām taisīt, jo cilvēk, ja tu tīri no vietas viņu nu tā kā, ja tu uzsāc, tad viņš nospolē un apstājās. Tev tīri ar to inerciju bakstīt. Bet tas nav interesanti. Nu, bļa, entais piegājiens. In the beginning. Būs tas maģiskais mirklis tūlīt. Aiziet! Jā. Un paga? Tur viss iet. Tur viss. Ir pagājušas, cik stundas? 6, pus 7. Motors drīz būs ārā. Tā kā Kārlis teica, pusotru stundu sākot no 7. Tad mēs vēl pa video visu kaut kādas citas lietas darījām. Saki, ka būtu pusotru stundu, jā? Da, es sēdām motoru pusotrā stundā. Šodienai arī tas viss. Kārlis ir nobesījies, pārbesījies, izārdījies. Es tur minimāli palīdzēju, es tur centos 2 krāsaino dabūt ārā. Bet, jā, galvenais, ka viņš ir ārā. Un tagad ir otrā diena. Kroči ir nākamā diena. Kompakts ir apdalīts no motora. Sandrs šodien nav un mums ir Aksels tagad. Viņš lasa instruments un rāja noskarošu pūrni šitam nabagam. Un šodien plāns ir viņu jau pēcpusdienā rūcināt un dot vaļā, bet, protams, ka tas tā nenotiks. Kroči, jā, kaut kā tā pagaidām. Kroči, pūrns ir pagaidām nojaukts. Var redzēt, vecais labais 2.8 ir gandrīz jau gatavs raušanai ārā. Aksels, ko tur dara tagad? Pumps jāizņem. Kompjuters jāizņem ārā. Komps jāizņem. Jāatskrūvē viss sūdu no augšā, kas pacēlā, jāatskrūvē viss apakšā un jārāvē atkal ārā. Un pēc tam šitas iet tur. Šitā nabadzība ir uz pacēlāju. Šitais nabaks ir nolikts uz zemes. Reku pavasara metinājumu dara pilnīgi ideāli turās. Viss vispār stīgā. Bet, karoči, jā. Kā jau mēs labi atceramies, kaut 20 epizodes atpakaļ var redzēt, ka izpūtēji kāds bija piemetinājis pimpādu. Un, karoči, jā, mums tagad atkal ir jāfiksē nost, jāmēģina pēc tam saglābt tam zirneklim gali, lai viņas var izmantot. Un, jā, karoči, recepte īsti nemainās no vakardienas. Paduškas vaļā, masa nost. Tā jau ir nost. Un jāatskroja kardāns un jārāvē ārā. Te ir kaut kāds īpatnēji liels degvielas filtrs. Un, jā. Kroči tā kaut kā. Priekš divkrāsainis žurks diezgan dzīves teikt. Tā kā tā kaut kā. Skrūvēt vaļā
Kārbs tiltiņa skrūva, un tur jau viena nolausta, ja nu kas, es nenolauzu. Un Aksels arī ne. Kroči, jā, tas lietišķie pierādījumi, lai man pēc tam nečakarētu prātu. Tagad pielikām ļipiņu, lai var izcelt motoru. Un. Jāstum klāt pie otras ķepas un jāceļ ārā. Pagaidām šitā motors ir pacēlies jau gaisā. Vienīgais tas 3D karteris superīgais, tu traucē visu to operāciju veikt pilnvērtīgi, bet šā jau būs ārā. Jā, motors ir atdalīts. Varam redzēt visas deguma pēdas no šīs mašīnas. Kroči, kamēr motors ārā, tikmēr jāumputierē vēl visi šitie sūdi, kas var aizdegties. Bet, globāli jā, ir ārā viens. Tagad jāpārstum uz otru pusi un jāstum atpakaļ šitais. Baigā darbošanās, bet, esam jau gandrīz finišu taisnē ar šito visu. Viegli uzliesmojošās izolācijas ir amputēts. Tagad vēl ir jāpārskrūvē šitais bad boys uz tā motora. Un tad varēsim bāzt iekšā. Var salīdzināt, pasies, cik te viss muks savs. Un kā te viss tās tāds slapš nodirsts. Nevar ielikt, būt špīļi, Te nevar normāli pat tik klāt nekam. Šmīdmans. Genādijs. Kroči, jā. Vēl pečkas vārsts samainījām, tāpēc, kad šitam motoram bija 2 strubs, šim tam, bunžai vajag 3. Es tagad uzliku degvielas trubu pagarinājums, lai ir, un pa lielam jāliek gandrīz jau iekšā. Jāpavēl kolektors un jāsapāro viņi abi divi. Kā tev iet un kā tev sauc? Es atbraucu savu mašīnu taisīt. Tagad man ir šitais te jāsatais, lai es varētu savu mašīnu taisīt. Bet, kroči, bukses uzlikām, tagad jādzen iekšā. Bet šis jau Hyundai eksperts, viņš jau mums visu izdarīs. Jā. Lietas labā. 7. numurs, veiksmīgais. Kas notiek Hyundai tehniķi? Tehnika? Tehnika bīdās iekšā. Stop. Nesalauz, lūdzu. Stūmiņ dziļā. Man jau apni. Reku priekšnieks arī atbrauc šodien. Kas mums jādara priekšnieki? Jāiečeko manu jaunā mašīna. Tūlītās parādīšu dzīves situāciju un tad iesim pastīties priekšnieku jauno mašīnu. Kroči, motoru iekšā dabūt nevar, tāpēc, kad šitais te motherfuckers traucē dzīvot. Un, kroči, tas viss ir dēļ šitā te motherfucker šmīdmans nolādētais. Kroči, jā, kādas emocijas? Izcils, superīgs. Nevar sagaidīt atkal viņu stutēt iekšā. Labāk Hyundai skrūvēt, ne? Jā. 7. Hyundai mehāniķis. Rekur ir dzīvu pierādījumi. Šis 7. numurs bija veiksmīgais, bet neveiksmīgs. Priekšnieks no zandalēm un zeķēm iekāps banānā. Jā. Paskaties, kāds bīstams bandīta auto. Tev pat labi izstās īstenībā. Es viņu biju nomazgājis pirms pāris dienām, viņš vispār tik labi izskatījās. Nē, viņš tagad arī labi izstās. Banāna, Mercedes, Ir labāk nekā Volvo. Jā. Es tikko iekāpu sniegā. Ko vēl es redzētu? Es nezinu, parāda salonu. Nav pat rāmas durvīm. Tā ir kupē. Tā ir pirmā 4 durvju kupē pasaulē. Šīdāds kaut kāds Mercedes priekšniekam. Bet man atmiņa maz, es nevaru tērēt, atmiņu šito filmējot. Līķi arī var iebāzt. Sandru jau varētu. Kroči, to mēs arī kaut kā paprovēsim. Viss, man ir jābeidz šis apskats. Ārā jau ir tumšs, bet tā nabadzība beidzot ir vietā iebakstīt. Hyundai mehāniķis, bet viss izdarīja. Es nevaru iezūmot, bet kroči, reku viņš ir tur. Kroči, jā, beidzot ir pozitīva nots. Man ir Akseliņa. Jā, davai, rīkojamies. Tev laiks nav. Stāst vēlreiz. Man augsts palika. Es sakautrējos tagad.
Tā, viss ir salikts, aķis ir iebāsts. Nu, izņem no ātruma tikai. Bļā, būtu pila gāzi iepūts kaut kur. Jā. Man liekas, ka tur ir EVS. Nav. Nu labi, viņam vēl tukša sistēma. No. Bļā, liekas, ka nav. Kroč, secinājums ir tāds, ka bez Sandrs ir vienkārši meistars, jo viņš ir kārtējo reizi atstājis vienkārši. Tur ir šitik daudz degviela tajā mašīnā, un tas dačiks strādā, viņš nemelo. Tā kā, kroč, izstāst, ka viņam vienkārši degviela beigas. Oh. Tātad par cik Sandrs ir idiots un iztērēja visu degvielu mašīnai. Mums ir kāneņi, mums ir lubāns, mums ir kaut kāda rītīgi mējām kupei. Mēs braucam rītīgi driftot pēc degvielas. Šitas esot jaudīgākais 2.8 pagastā. Tā runā. Kurš tad tā runā, bļa? Nē, es arī. Bet, tā ir. Kaut kāda augsti apgrieziena. Tā jābūt. Pionieris. Te viss ir, Pusē pat degvieli. Sandra mācies, redzi? Šis ir gandrīz normāli. Baisais durvis vietas. Oj, apšīpas gan nav. Tā ir skats. Skats apšīpas. Jā. Nav drēbi virsū. Tev siltum arī pūš? Jā. Jā? Blē, tā. Labi, neizpēnēs huira. Kroč. Sandra, rekur 19 eiro, 12 litri. Kāniņu pilu. Šitas ir britīgi priecīgs džeks tagad. Nereāli priecīgs. Jā, mums teica 4 brauc. Jā, 4 brauc. Saskravojas mašīna, ne? Viss būs labi. Skatē gatavu. Jā. No, Jā, šitā jau mēmākā. Jā, motuls pat ir brālis pedāls. Tā, degviela ir ieliet tagad. Tagad ir tas īstais. Labāk nekā tev! Kurš tur apgriezienus? Nahujam. nezinu. Drosel vaļā. Jānoregulē. Paskrūvē, viņš vaļā. Skaisti.